Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Nigērijas ziemeļaustrumos aptuveni 200 kaujinieku krituši džihādistu grupējumu sadursmēs. Par to šodien paziņoja avoti izlūkdienestā un bruņotajos grupējumos. Cīņas starp grupējumiem Boko Haram un Islāma valsts Rietumāfrikā sākās vakar pie Čadas ezera. Tās ir kārtējās kaujas par teritoriālo kontroli, ko izraisījušas ideoloģiskas nesaskaņas. Atgādināšu, ka ASV prezidents Donalds Trumps tieši pirms nedēļas draudēja nosūtīt karaspēku uz Nigēriju, ja šīs valsts valdība nerīkosies, lai pārtrauktu kristiešu nogalināšanu, ko veic islāmistu kaujinieki. Apmēram puse Nigērijas iedzīvotāju ir kristieši, kas dzīvo galvenokārt valsts dienvidos, bet otra puse musulmaņi, kas savukārt dzīvo lielākoties ziemeļos. Amerikas Savienoto Valstu senātā republikāņi un demokrāti spēruši pirmo konkrēto soli, lai pieņemtu federālo budžetu un valdības institūcijas atsāktu darbu. Tas lielā mērā bija apturēts turpat vai 6 nedēļas. Senāts ar dažu demokrātu atbalstu ar 60 balsīm pret 40 nobalsoja par to, lai apspriestu pārstāvju palātas ierosināto pagaidu budžetu. Iepriekš republikāņi un centriski noskaņotie demokrāti senātā bija vienojušies par galvenajiem kompromisa punktiem. Lai gan šis balsojums ir politisks izrāviens, taču tas vēl nenozīmē, ka valdības iestādes darbu atsāks nekavējoties. Latvijā uz valsts budžeta otro lasījumu frakcijā apvienotais saraksts nākusi klajā ar priekšlikumu likvidēt klimata un enerģētikas ministriju. Arī stabilitātei Saeimas frakcija iesniegusi priekšlikumu likvidēt klimata un enerģētikas ministriju, tās darbiniekus pārvietojot uz vakantajām amata vietām ekonomikas un finanšu ministrijās, bet budžetā paredzētos līdzekļus novirzot veselības ministrijas budžetā. Latgales rajona tiesa 1. februārī Reizeknes novadā nosalušā 2 gadus vecā zēna mātei piespriedusi 2 gadu un 9 mēnešu cietumsodu. Sieviete atzīta par vainīgu prettiesiskā nonāvēšanā aiz neuzmanības un cietsirdībā pret nepilngadīgo. Apsūdzētā kopā ar citām personām lietoja alkoholu un nebija nodrošinājusi nepieciešamo uzraudzību savam mazgadīgajam bērnam. Par to viņai piespriests 2 gadu, 9 mēnešu un 28 dienu cietumsods. Cietumsoda izciešanā ieskaitītas 2 dienas, kad sieviete ir bijusi aizturēta. Tāpat par labu cietušajam bērna tēvam no sievietes nolemts piedzīt 2900 eiro kompensāciju. Puses var 10 dienu laikā pieprasīt pilna sprieduma sagatavošanu un lemt par pārsūdzēšanu. Reizeknes novada pašvaldība īsteno projektu publiskās ārtelpas attīstība Reizeknes novada Ančupānu kartodromā. Mērķis ir labiekārtot kartodroma teritoriju un izveidot mūsdienīgu aktīvās atpūtas parku pieejamu un pielāgotu visu vecumu iedzīvotājiem. Iecerēts ierīkot gājēju celiņus, velo infrastruktūru, velo un skateparka trasi, remonta staciju un novietnes. Jauni asfaltbetona posmi papildinās esošos, atjauninātos, bet multifunkcionālajā atpūtas zonā būs bērnu rotaļu zona, jauniešu atpūtas un vingrošanas zona, senioru aktīvās atpūtas teritorija, kā arī atpūtas un pastaigu vietas. Augšdaugavas novada pašvaldība īstenos projektu Luknas ezera piekrastes publiskās ārtelpas attīstība. Tā kopējās izmaksas ir 391 215 eiro. Mērķis izveidot daudzveidīgi pieejamu, funkcionālu un estētiski kvalitatīvu publisko ārtelpu Luknas ezera krastā. Pašvaldība cer, ka tas būtiski uzlabos iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, attīstīs turistu un iedzīvotāju rekreācijas iespējas, veicinās sabiedrības drošību, kā arī izpratni par dabu un vēsturisko mantojumu Augšdaugavas novada Višķu pagastā. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem pašvaldības centrālā pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA Smart Energy par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību un būvdarbiem. Rīt Lāčplēša dienā Daugavpilī notiks vairāki valsts svētku pasākumi. 10:00 tiks nolikti ziedi un aizdegtas sveces pie 10. aizputis kājnieku pulka pieminekļa Daugavpils cietokšņa dārzā. 10:20 tas pats notiks Latvijas armijas Zemgales divīzijas karavīru jeb garnizona kapsētā. 11:00 pie piemiņas krusta kritušajiem poļu karavīriem Brīvības parkā. 12:00 svinīgs piemiņas brīdis iecerēts Latvijas armijas brāļu kapos. 15:00 Daugavpils cietokšņa dārzā savu uzticību tautai un Latvijas valstī zvērēs Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes jaunsargi un Zemesardzes 3. Latgales brigādes zemessargi.
No 16. līdz 20. vienības ielā būs militārās tehnikas izstāde, bet lāpu gājiens sāksies 17. no Parādes ielas 1. Savukārt 17.45. vienības laukumā notiks Zemesardzes kora Stars koncerts Latvija mēs tavi. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.